Jau ierasts ka aprīļa pēdējā nedēļas nogalē Madonas centrālajā laukumā pašvaldība aicina uz gada tirgu viss dārzam. Sākotnēja ideja radusies rast iespēju tirgoties vietējiem zemniekiem, amatniekiem vai atsevišķiem stādu tirgotājiem, kas savus stādiņus izaudzējuši istabas logā. Gadu no gada iecer ir attīstījusies, līdz šobrīd Madonā pulcējas arī lielie stādu tirgotāji. Tirgumu gatavojas arī novada lielākie vasaras puķu audzētāji Inita un Jānis Zepi, ko vietējie zina kā puķu sētas īpašniekus. Ko šogad puķu sēta piedāvā pircējiem? Ko jau katru gadu, tagad no agrā pavasarā treitnītes, gan nokarinās, gan lielziedu, gan sīkziedu. Vēl pavasarim pērtiķmutītes, kas arī nebaidās no salnām, gan nokaranas, gan dobēs stādāmas. Un sāksim jau visas pārējās vasaras puķītes. Inita lēš, ka savās siltumnīcās sezonā caurmērā izaudzē simtiem tūkstošu stādu. Jaunstādus iepērk no ārzemēm un katru gadu lūko pēc jaunumiem. Šogad no nokarinājām petunijām mums jaunums ir šī te šķirne Raspberry Blast ar raibiem ziediņiem. Izskatās, ka būs ļoti laba šķirne. Kaut gan vasaras puķiem vēl drusciņu vajag pagaidīt, jo, kā pieredze rāda, salnas ir katru gadu. Puķu sēta faktiski ir ģimenes uzņēmums, un lielākā daļa darbu paveikta pašu rokām. Arī ziemā ar sniega lāpstām tika tīrīta biezā sniega kārta, kas paglābusi siltumnīcas no pilnīgas sabrukšanas. Inita teica, ka ja ne valdība, tad vismaz Dievs viņiem stāv klāt, pasargājot saimniecību no pērnās vētras postījumiem, savukārt valdības atbalsts uzņēmējiem esot tikai tukši vārdi. Tikmēr puķu sētas stādus atpazīst pat galvaspilsētā. Ik vakaru tiek uzkrauta mašīna, lai kārtējo vedumu nogādātu pircējiem. Šajā nedēļas nogalē Madonas puķes dosies gan uz Siguldu, gan vietējo gada tirgu. Noteikti būsim un arī brauksim uz Siguldas stādu parādi. Tā kā mēs būsim gan tur, gan tur. Bērnus atstāsim šeit Madonā, paši ar vīru brauksim uz Siguldu. Tiks piedāvāts iedzīvotājiem iegādāties gan krūmiņus, gan kociņus, gan arī dārziņus, vēl kas no pagājušā gada zemniekiem aizķērušies kaut kur, gan kartupeļus jaunai ražai, ko stādīt. Jaunums var būs tas, ka būs iespējams iegādāties trušus, arī tādus maidzīvniekus, un kopumā vispār ir pieteikušies 72 tirgotāji, kas gribētu pārdot savu produkciju, un, protams, klāt pieaicināti arī ir amatnieki, kas piedāvā savu preci kā amatpreci. Aicinām visus iedzīvotājus, gan mūsu novada, gan blakus novada iedzīvotājus, apmeklēt mūsu jauko pasākumu. Uz tikšanos Madonas stādu tirgū jau šo sestdienu.